Taisos pēc braucienām. Nav skaidrs, kur es par šonakt gulēšu. Doma kaut kur pie Gaujas. Stenšos tev top veikalā. Piebraucam ar savu kamielīti. Doma, ka nakšņosim kaut kur pie Valmieras. Gaujas malā. Jā. Ui! Vakariņas aizsās, kur esam atbraukuši Valmierā. Valmierā pie Gaujas tilta. Šeit ir uzcelts trauks. Galvaspēc ir jau apsekts uz nakti, pieķēdēts. Mans atpūtas krēsls. Vārās jau uzvārījās. Nu tad steidzīgi pēršams. Ui! Bija 8. augustā. Skatīsimies, kas mums šodien ir. Glārā. Jā. Lielspēc turpat ir. Miglu mēs redzam. Pulkstens 7:27. Labrīt no rītiņa. Saulīte ir tur, Gauja ir tur. Es esmu šeit. Tā, gatavosimies brokastīm. Somas. Brokastiņās, vārās kafijā. Lietosim šoreiz 3-1. Jakobiņš parasti lietoja 2-1. Nu, parasts rīta rituāls. Pēc brokastīm dosimies uz kurieni? Vispirms uz Cēsīm. Cēsīs paskatīsimies, kas un kā. Nu, pēc tam domu uz Vecpiebalgu. Un pēdējā nakts Vecpiebalgā. Kaut kur. Pie kāda ūdentiņa. Ineša ezers. Alaugsts. Kur mana karotīte? Lūk, mana karotīte. Un tās mašīnas tur visu vakara pusi. Principā testējam jauno turismu inventāru. Guļamais. Tā, zaļā krāsā. Mīgs, kūkains, patīkams. Bija ļoti silti, iekšā ir dūnas. Protams, ražots Ķīnā. Naudiņa summas, ko viņš maksāja, bija 58 eiriķi. Nav dārgi. Svars mazāk par kilogramu, 800 gramu kaut kur. Nu, priekš ceļošanas pareizi. Nu, tā. Tā. Piebraucam Liepā. Двоечку? Карточки. Я возьму двоечку. Да? Jā, paldies. Čeku paņemsim. Kā izskatās saldējums? To nav velospēds. Šodienas čeks. Saldējums 79 centi. Un ķekos negāzētais ūdens 89. Par otiņā pameklēt un ieriet padelē. Nē, jāpēc tā tērē naudiņa. Liepu atstājam. Brauksim tālāk uz Cēsīm.
kilometri 12. Un tā jau tiksimies vēlāk. Kas tas ir 12 kilometri? Ieslēdzam radio. Lūk, baznīca. Kilometrs līdz Bērskrogam. Ešalos muīža. Tālāk ceļš būs uz Vecpiebalgu. Pulkstens ir pusdienas laiks 1. Veikti 41 kilometrs. Laiciņš šodien labs. Pie 30 grādiem gandrīz jau. Būs jābrauc pāri. Turpinām braukt. Pēc kilometriem 5 mūsu pusdienas laiks. Oho, nobrauciet uz Taureni. Lejupkalniņu. Paldies tev. Ātrums pie 40 tikai. Braucam Taurenē, Taurenē. Sveiki, sveiki! Tā, Gunti! Ir pienācis pusdienas laiks. Atkal uztaisījām kafiju, bet šoreiz ir ļoti garšīga putriņa. Tāds kartupeļu biezenītis ar daudz ko. Superīgs. Klausamies arī pusdienas ziņas. Vēlas pēc ar atpūšās. Un tu varbūt jautā, ko tas atrodos. Šī vieta saucās Taureni. Uz laiku mainās man plāni. Sākumā bija doma braukt uz Madonu gandrīz, bet es domāju, ka es aizbraukšu tikai līdz Vecpiebalgai. Šodien būs nobraukt vairāk kā 70 kilometri. Vecpiebalgā pie Alaugstas ezera mēģināsim atrast vietu, kur forši atpūsties, pavadīt laiku, paklausīties muziku, varbūt nopeldēties. Un tad rītā līdz mājām. Un nav jāzanās man tas lielais līkums tur, Madona, Bulbera. Pietiks ar normāliem kilometriem. Tā, labi aptīrīgumi. Ļoti veselīgi. Un ļoti lēti paēst eiro robežos. Jā. Gāzes baloniņš līdzi. 350 gramu. Vēl diezgan daudz iekšā ir. Lūk, viss sistēma, ar ko mēs uzvaram. Tā, Gunti. Guntis ir paēdis pusdienas. Pulkstens 14:44. Labi paēdis, atpūšamies. Tālāk ceļš uz Vecpiebalgu tajā virzienā. Tagad būs kāpums kalna augšā. Kilometri 16 vēl. Parādīšu, kas tie apkārt ir Taurenē. Esam parkā. Tur ir kaut kādas norādes. Kaut kur estrāde, avotiņš, muzejs, estrāde. Biblioteka, sociālajā dienests. Nu, tur lielais ceļš. Un tur velobraucējs Guntis tikko
paēdis. Ļoti sātīgas pusdienas. Tik sātīgi, ka nemaz negribās vairs nekur braukt. Sudraba kļava iestādīta. Darba zirgs arī atpūšās, dzeltenās somas redzam tikai. Tā un šis soliņš ir ļoti slavens. Šeit kopā ar vēl 2 vīriem, kad mēs ceļojām un braucām maršrutu Gaujas tilti, tad mēs arī šeit pusdienojām. Vecpiebalgas stops. Bišķi uzpildījāmies atkal. Ūdens, kola, 2 banāni, Karlsons, maizes jogurts. Kopējā summa tikai 4,76. Ūdens rozes jau baikām nobeigušās. Nu ko, pamatīgi nokrauts velospēds. Uz priekšu gumbi. Nu tad dodamies uz savu gala punktu. Tagad 75 km, tad vēl 5 jābrauc. Tuvojamies finišam. Nu, tā te izskatās, jā. Nu ko, esam pie Alauksta ezera. Pludmale, publiskā, tur tālāk kempings, un te Guntas, kas atbrauc no Valmieras. Šodien tik 80 km, bet pietiek. Ūdens vārās. 9. augusta rītā. Šodien siešu uz mājām. Kamēr runāju, tikmēr jau ir uzvārījies. Griežam ciet. Auzu pārsta putriņa, iebērt. Ciem redzot, liesim ūdeni virsū. Trūko rīta kafija. Tas pats jau pups 3 vienā. Rīta mikšā. Kafija. Šeit izglāns pēc dzēries. Ievārīšu. Garšīgi. Kanēļas klāsts. Uz mantas ir izliktas žāvēties. Pēc skats uz Alauksta ezeru vienkārši fantastisks. Šodien 60 km līdz mājām. Nav daudz. Viegls brauciens. Pats uz šo te apmešanās nometni no otras puses. Labu apetīti gumbi. Lai garšīgas brokastiņas. Nu ko, 9. augusts. Vēl aizvien Vecpiebalgā. Klausamies radio 1. Pulkstens tagad ir 10:24. Un veikti tikai 4 km pār nenormāli sliktu ceļu. Lūk, rakstīts uz priekšu. Jaunpiebalgā 21 km. Uzmanošākais risinājums, ko tas redzēs, jau kaut kas ļoti specifisks. Tur arī mēs griezīsim iekšā. Šis ir kaut kas jauns. Dienu ir vējš šodien. Lūk, Zosēna 6 km. Varētu aizbraukt, bet zemīte kupolmājas pa labi taisa. Un ko mēs redzam?
No Vecpiebalgas iebraucam Jaunpiebalgā. Priekšā 800. 10. augustā Piebalgai 800. Turpinām ceļu pa Jaunpiebalgu. Ļoti gara izstiepta. Liekas, kilometri 2-3. 25 kilometri veikt. Nu ko, atstājam Jaunpiebalgu. Tā. Smiltene 30. Vēlam pagriezienu. Man veikti 32 gandrīz. Nu, pusotra stundiņa. Ieskrēdamies 40, 42, 44. Lūk, Gaujas rēveļi. Rēvēji. Nobrauksim lejā, Rīkumiņš, un tad ir lielais stāvais. Alns līdz vēja ģeneratoriem. Ātrie jau brauc pakaļ man. Laikam būs grūti kalnā. Un tas lielākais stāvums tagad te ir. Nu jau esam kalnā virsotnē gandrīz. Vēja ģenerators, 2 tur, abi nekustīgi. Diezgan labi uzgāja augšā. Principā Smiltenē. Zārzielas esam.